Vēlreiz lūdzu esiet uzmanīgi nakts distancē, ka nokļūsiet mežā, tad droši vien vairāk no meža dzīvniekiem uzmanieties, bet, tie, kas brauc savās vakara gaitās uz disenēm, spēļu zālēm un tā tālāk, viņi arī jūs var iztraucēt, tā kā esiet uzmanīgi. Tad tā, saslēdzam iekšā visu, kas kuram ir apgaismojams, uzzvanam nakts braucienam par godu. Un lielais nakts brauciens 2013 startē. Aiziet veiksim distancē un tiekamies pusnakti, es domāju, pirmie muzejā tūmā, tad pie Kuldīgas novada muzeja, pilsētas dārzā, pie lauka virtuves ar velo skābeņu zupu, pie āra kino ar dažādām interesantām lietām skatāmām, kas arī būs saistīts ar velo tēmu, protams. Un tad jau arī viss pārējais, ieskaitot tusoniņu un tā tālāk. Prom braucot vēl atgādināšu, ka pēc finiša savus velosipēdus varēsiet turpat pieslēgt, ja būs jums ar ko pieslēgt. Ja ne, tad jums būs jātusē ar visu velosipēdu. Kāzās parasti ir tās dejas, kur tie, kas paliek bez pāri, dejo ar slotu. Varēsiet uzraut ar veļīku arī kāds dans, nebūs nekādu vaina. Skaisti. Tie, kas brauc aizmugurē, es domāju, var novērtēt šito skatu. Aizmugurē parasti atstāja stiprākos. Viņi piesedz tos, kas brauc pa priekšu, tā kā uztaurējam, uzzvanam paši sev. Tad izkliedz patriotisks saukļus vēlams latviešu valodā. Nav zvani. Labi.